2026. gada 30. aprīlī 7:00 no rīta. Permas pilsēta, Krievijas rūpnieciskajā sirdī, mostas ar secīgu sprādzienu skaņām. 1, 2, 3, 4 milzīgi naftas tvertnes sprākst viena pēc otras. Lielākā rafinērija visā Urālu reģionā sāk degt. Melnu dūmu kolona paceļās tik augstu, ka NASA satelītu uztvertās pēdas 130 km attālumā. Pilsētas skaļruņi izplata brīdinājumu par ķīmisko ārkārtas situāciju. Iedzīvotājiem tiek ieteikts aizvērt logus un dzert tikai vārītu ūdeni. Universitātes tiek slēgtas, sabiedriskais transports apstājas, lidosta atceļ reisus, un visa pilsēta sāk meklēt atbildi uz vienkāršu jautājumu. Kā tas bija iespējams 2026. gadā ar visu Krievijas pretgaisa aizsardzību? Atbilde ir šīs stāsta visneticamākā daļa. Tas, kas notika Permā tajā rītā, nesākās tajā rītā. Tas sākās iepriekšējā naktī. Un, lai saprastu, cik liels tas viss ir, mums vispirms jāieskatās kartē. Vairāk nekā 1500 km taisnā līnijā. Lai saprastu mērogu, tas ir vairāk nekā attālums starp divām veselām Eiropas valstīm. Tas ir attālums, ko Ukrainas drons nolidoja, lai uzspridzinātu to rafinēriju. Permas pilsēta atrodas Urāla kalnu vidū, kalnu grēdā, kas sadala Eiropas Krieviju no Sibīrijas. Un Urāla nav parasts reģions. 1941. gadā, kad Hitlera tanki slaucīja pāri Padomju Savienībai, Staļins pieņēma lēmumu, kas mainīja kara gaitu. Viņš demontēja vairāk nekā 1500 veselas rūpnīcas un nosūtīja tās visas aiz Urāliem. Tā bija Krievijas seifs. Svētā svētnīca, ārpus nacistu bumbvedēju sasniedzamības. 85 gadus neviens tur nav nonācis. Ne augstā kara laikā, ne Čečēnijas kara laikā, ne arī 4 pašreizējā kara gados. Taču šī gada martā Krievijas drošības padomes sekretārs Sergejs Šoigu pateica frāzi, kuru neviens negaidīja dzirdēt no krievu ģenerāļa mutes. Viņa vārdiem: Urāli, kas vēl nesen bija ārpus sasniedzamības, šodien jau atrodas tūlītēji draudu zonā. Neviens Krievijas reģions nevar uzskatīt sevi par drošu. Un mēnesi vēlāk Perma dega. Bet kāpēc tieši šī rafinērija? Ir 3 iemesli. Pirmais – izmērs. Lukoil Permjefte-Orgsintez ražo 13 miljonus tonu degvielas gadā. Benzīns, dīzeļdegviela, aviācijas petroleja. Tā ir viena no lielākajām Krievijā. Otrkārt, militārā izmantošana. Viss, kas nāk no turienes, apgādā Kremļa kara mašīnu. Tanki, kas šauj uz Ukraiņiem. Kravas automašīnas, kas ved karavīrus uz Donbasu. Reaktīvās lidmašīnas, kas bombardē Kijivu. Viss iecel šo rafinēriju. Treškārt, un te slēpjas detaļa, ko Krievija negrib atzīt. Lai turpinātu darboties un modernizēties, rafinērija ir atkarīga no rietumu tehnoloģijām. 2022. gada janvārī Lukoil tikko bija noslēdzis līgumu ar amerikāņu uzņēmumu Honeywell par jaunu iekārtu uzstādīšanu kompleksā. Taču karš sākās mēnesi vēlāk. Tika ieviestas sankcijas. Un šodien Krievijai vienkārši nav iespēja iegādāties rezerves daļas un saņemt tehnisko atbalstu. Un šajā uzbrukumā ir kaut kas tāds, kas ļoti piesaista uzmanību. Jo tas bija gudrāks nekā šķiet. Ukraiņi nemērķēja uz jebkuru mērķu rūpnīcā, viņi mērķēja uz tās sirdi. Viena vienība, ko sauc par AVT-4. Iedomājies to kā rūpnīcas galvenās ieejas durvis. Visa jālnafta, kas nonāk, iziet caur to, pirms tā kļūst par degvielu, un tā nodrošina gandrīz 40% no kopējās rūpnīcas jaudas. Kad tā apstājas, visa darbība apstājas. Tas, ko Ukraiņi iznīcināja, var prasīt vairāk nekā gadu, lai salabotu, ja vispār to izdosies salabot. Un it kā ar to vēl nepietiktu, iepriekšējā naktī viņi trāpīja vēl vienam mērķim, tikai dažus kilometrus no turienes. Transņeft sūknēšanas stacija, kas izplata Krievijas naftu uz 4 dažādām ostām. 2 naktīs pēc kārtas Ukraiņi pārtrauca 2 saites vienā un tajā pašā ķēdē. Ķirurģiski precīzi. Un zini, kāds ierocis to izdarīja? Izskatās gandrīz kā joks.
Прикинь, сейчас упадет на Украину. Dronu sauc ļutīs, kas ukraiņu valodā nozīmē ņikins, un katrs no tiem maksā apmēram $200,000. Motors ir vācu, tas maksā $5,000 un tiek brīvi pārdots. Fuzeliāža ir izgatavota no stikla šķiedras, tā sver 200 kg un var lidot līdz 2000 km bez GPS, jo tā ir iekšējā navigācijas sistēma, kas darbojas bez ārēja signāla. Pat ja Krievi mēģina traucēt dronu ar radioelektroniskās cīņas līdzekļiem, tas turpina lidot pareizajā virzienā. Uzbrukumu vadīja SBU Alfa vienība, Ukrainas izlūkdienests. Tā pati komanda, kas nogremdēja Krievijas kuģus Melnajā jūrā, trāpīja MiG-31 iznīcinātājiem Krimā, uzspridzināja platformas Kaspijas jūrā. Viņi ieprogrammēja katru dronu ar vairāk nekā 1000 maršruta punktiem, lai izvairītos no Krievijas radariem un trāpīja tieši mērķī. Ukrainas bezpilotu sistēmas spēku komandieris Roberts Brovdi, pazīstams ar segvārdu Maģers, dažas dienas pirms uzbrukuma Permā sniedz interviju BBC. Un viņš pateica kaut ko biedējošu. Ka 1,5 līdz 2000 km Krievijas teritorijā vairs nav mierīga aizmugure, ka ukraiņu putns lido kur un kad vēlas. Tobrīd tas izklausījās pēc provokācijas, bet tas bija brīdinājums. Un drons, lai cik neticam tas arī nebūtu, nav pats sirreālākais šajā stāstā. Pirmā lieta, ko Permas iedzīvotāji ieraudzīja, bija balts mākonis sēnes formā, kas pacēlās pie apvāršņa. Pēc tam parādījās melni dūmi, un tad pilsētas skaļruņi sāka atskaņot ziņojumu krievu valodā. Noticis negadījums ar bīstamas vielas noplūdi. Kāda iedzīvotāja laikrakstā Moscow Times pastāstīja, ka norādījumi bija skaidri. Neiziet no mājām, aizveriet visus logus, dzeriet tikai vārītu ūdeni. Taču sliktākais vēl tikai bija priekšā. Dažu stundu laikā Telegram sāka cirkulēt video, kuros bija redzams kaut kas, kas izskatījās kā no šausmu filmas. Melnas pilieni krita no debesīm, eļļaini traipi uz automašīnām, uz baltām drēbēm, uz logiem. Krievijas prese šo parādību nodēvēja par eļļas lietu. Un Krievijas opozīcijas žurnālists Sergejs Uhovs, kurš vada kanālu Perm 36,6, pateica frāzi, kas strauji izplatījās. Pilsētā valda absolūts terors, un vietējās varas iestādes ir zaudējušas kontroli. Bet pats dīvainākais vēl tikai bija priekšā. Permas gubernators Dmitrijs Mahonins vērsās pie preses un oficiāli paziņoja, ka tas viss esot bijis tests, ka nebija nekāda ķīmisku draudu, ka trauksme bija iepriekš plānos vingrinājums. Iedzīvotāji filmēja sprādzienus, un gubernators teica, ka viss ir kārtībā. Un kamēr Permā dega, Maskavā notika kaut kas ļoti dīvains. Ir vērts mierīgi apskatīt, ko Vladimirs Putins izdarīja. Nākamo 48 stundu laikā pēc uzbrukuma, jo katrs viņa solis stāsta daļu no šī stāsta. Sāk ar vietējo gubernatoru. Jau pirmajās stundās pēc sprādzieniem viņš parādās televīzijā un saka, ka šis ķīmiskais trauksmes signāls bija iepriekš plānots vingrinājums. Viņš melo pašiem iedzīvotājiem, kamēr pilsētu joprojām klāja dūmi. Paiet visa pirmā diena, un no Kremļa neizskan ne vārda. Nav neviena oficiāla paziņojuma par Permu. Nav neviena solījuma par atbildes triecienu. Nav nevienas prezidenta vizītes, nav neviena video, nav neviena paziņojuma. Pilnīgs klusums. Tikai otrās dienas sākumā Putins beidzot pacēla klausuli. Bet tas nebija, lai runātu ar Krievijas tautu, tas bija, lai piezvanītu Donaldam Trumpam. Vairāk nekā 1,5 stundu ilga saruna. Un pirmo reizi 4 gadu kara laikā viņš piedāvāja pamieru. Un paskaties, kāda sakritība. Tieši 9. maijā, uzvaras parādas laikā, svētākajā datumā Krievijas kalendārā. Pēc dažām stundām Kremlis izplatīja vēl vienu paziņojumu, ko neviens negaidīja. 9. maija parāda Maskavā notiks bez tankiem, bez raķetēm, bez iznīcinātājiem. Pirmo reizi 19 gadu laikā. Oficiālais pamatojums? Dronu draudi. Un, lai noslēgtu šīs 48 stundas, nāca trieciens, kuru Kremlis negaidīja.
Paši Krievu militārie blogeri, tādi kā Aleksandrs Kočets un kanāls Military Informant, kuri vienmēr aizstāvēja valdību, sāka atklāti kritizēt Krievijas pretgaisa aizsardzību. Un Baltkrievu laikraksts Nasaņiva pat uzrakstīja, ka šķiet Urālos vairs nav pretgaisa aizsardzības. Un zini, kas ir vēl dīvaināk? Kamēr tas viss notika, Vladimirs Putins neizteica nevienu vārdu par Permu. Šāda veida klusēšana no cilvēka, kurš iebruka Ukrainā, solot atjaunot Krievijas militāro godību, ir pats skaidrākais signāls, ka kaut kas ir salūzis. Un skaitļi atspoguļo nodarīto postījumu apmēru. Tikai 4 mēnešu laikā Krievija ir zaudējusi $7 miljardus naftas ieņēmumos, pēc paša Volodimira Zelenska teiktā. Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcas ražošana ir nokritusies līdz zemākajam līmenim 16 gadu laikā, liecina Bloomberg dati. Vismaz 5 lielas naftas pārstrādes rūpnīcas ir apturētas, un Kremlis bija spiests pat aizliegt benzīna eksportu, lai valstī nepaliktu bez degvielas. Taču iespējams vissmagākais signāls nāk no pašas Krievijas sistēmas iekšienes. Ar Kremli saistīts ekonomikas institūts ir uz pusi samazinājis Krievijas izaugsmes prognozes šim gadam. Tie, kas jau ilgu laiku seko šai ekonomikai, zina, ka kad paši Krievi sāk atzīt, ka kaut kas ir nogājis greizi, tas nozīmē, ka jau ir par vēlu. Skaties, kāds vēstures paradoks. 1941. gadā Staļins paslēpa Krievijas industriālo sirdi aiz Urāliem, lai izvairītos no nacistu bombardēšanas. Tas darbojās 85 gadus. 2026. gada 30. aprīlī Ukraiņa drons, kura vērtība bija $200,000, ar $5,000 vērtu vācu motoru, tas šķērsoja 1500 km Krievijas gaisa telpas un aizdedzināja tieši šo patvērumu. Kā teica ģenerālmajors Hmara no Ukrainas drošības dienesta, un šis teikums visu rezumē. Ienaidniekam vairs nav drošas aizmuguras, attālums vairs negarantē aizsardzību. Kā redzat, uzbrukums Permā nebija tikai vēl viens uzbrukums. Tas bija uzbrukums, kas pilnībā atklāja, ka Putina kā Krievijas aizstāvja mīts ir beidzies. Un viņš to zina. Tāpēc viņš pazuda. Kāpēc viņš piezvanīja Trumpam? Kāpēc viņš atcēla tankus parādē? Tāpēc klusums. Un tieši tur es vēlējos uzzināt tavu viedokli. Cik ilgi, tavuprāt, Putins spēs uzturēt šo situāciju? Uzraksti komentāros, ko tu domā. Un, ja tev patika šī tieša analīze, apzīmē ar patīk un abonē kanālu. Šeit mēs turpinām sekot karam tā, kā tradicionālie mediji nestāsta. Līdz nākamajai reizei.